vienreiz, Marta? es Twitterī esmu, man tiešām ir ļoti liela popularitāte tur, un daudzi man sako, es daudziem sakoju, bet, es, protams, sakoju mazāk nekā man, jo, savādāk es tā kā būtu nūģe. Un ja es sakoju vairāk nekā man sako, tad, nevar jau uzreiz domāt, ka nūģe, bet, tā, ka es tā kā esmu tāda Marta? fake. Un tad vienreiz es netīšām Twitterī tā kā deaktivizēju savu profilu, ne jau pavisam, bet tā kā uz laiciņu. Un es nebiju ietvītojis neko veselu dienu. Un man pašai uz manu telefonu nāca īzeņas un mammai un brālim, un parastais bija pilnīgi galīgi karsts, un cilvēki zvana un piedodiet par jūsu zaudējumu. Un man tiešām ir ļoti žēl, ka jūsu meita ir aizgājusi un ka viss. Es viņiem piezvanu, es pēc tam ieeju Twitterī, es skatos ārprāts vienu dienu un viss ir nogājis pa grunti. Es vienkārši nevaru, kad es esmu sākus to, man tā ir jābūt pilnīgi visā līdz augšai. Es nevaru būt tāda viduvējība, bišķiņa vai kā, ja. Man ir jābūt tieši ļoti iekšā vai nemaz. Un ja es neesmu nemaz cilvēki, man cilvēki reiķinās ar maniem tvītiem. Un par cik es vienkārši pasaku, ka es neesmu tvītojusi, man vienkārši mammas telefons karsts, parastais telefons karsts, automātiskajā atbildētājā ir tik daudz ziņas. Un vienkārši visi izsaka līdzjūtību. Un tad es iegāju, protams, es viņiem uzrakstīju, ka sveicināti, es biju pazudus, es esmu atpakaļ. Un tā es arī ieguvu savus lielākos retvītus, 23,000. Kāpēc klusums? Ko es domāju par Facebook? Facebooks. Man ļoti patīk Facebooks. Es Facebookā esmu reģistrējusies jau vairākus gadus. Jo tad, kad Facebooku izveidoja, es no sākuma domāju, nē, tas nav priekš manis. Es negribēju tā kā pieņemt kaut ko jaunu. Es gribēju tā kā palikt tajā stigā, kur es esmu uzaugusi. Stigā dzird. Bet nē, es tomēr kāpu sev pāri. Un jo man vienkārši, man Bill Gates uzzvana, vai ne? Viņš man saka, es atvainojos jūs ļoti pagodinātu, ja jūs piereģistrētos mūsu portālā facebook.com. Ir pa brīvu piereģistrēšanās. Es viņam saku, labi tad, labi. Ja jūs tikai dēļ jūs tā kā ielūguma. Es viņiem piereģistrējos un es skatos, tur tā maz cilvēki, bet tajos lielajos portālos, ja tur ir tā doma, ka ir daudz cilvēki, tad ir interesantāk. Es sāku postot bildes, un tas, kas man patīk Facebookā vairāk nekā draugos, ir tas, ka Facebooks ir pa visu pasauli. Man patīk, ka man, piemēram, laik mans posts, ja, piemēram, Ķīnā, piemēram, Taizemē, Dienvidu Amerikā, Kanādā, kā arī man vienreiz pat viens laikoja no Antarktīdas. Viņš noteikti bija zinātniskajos izlūkos, bet par cik es biju uztaisījusi sev bildi, kad es šļūcu no kalna ar ragaviņām. Es domāju, ka viņš sajūtās gandrīz tāpat kā es, tāpēc viņš arī uzspied to laika. Un man liekas, ka viņš pat ierakstīja komentāru. Es apnišos. Tas nebija sen, ka viņš tā izdarīja? Nē, tas nebija sen, jo ziema jau ir nesen kā sāksies, es tūlīt pat. Man vienkārši ir ļoti daudz posti, es nevaru uzrakstīt. Pasties ir? Jā, ir. Jā, viņš ir ierakstījis komentāru what a nice girl on mountain. What a nice girl. Jā, un es viņam tad arī uzaicināju tā kā Facebookā, bet es domāju, tā tīri, tā kā prieka pēc, vai ne? Viņš man apstiprināja. Un man ir ļoti daudz tādu cilvēku, tā kā es ieies Facebookā, man uzreiz viņi raksta. Bet tad es arī daudz dzēšu no savu draugu pulku.
Paldies!